Un atklātībā. Kas tad ir alfa kurs? Jāni, tu atceries, ko toreiz mēs teicām? Tas ir jauna attiecības sākums. Tieši tā. Tās ir, mēs atnācām uz šajien, un katram bija savas attiecības gan ar Dievu, savas attiecības ar lūkšanu, ar ticību. Mums katram bija ļoti daudz jautājumu, uz kuriem mēs gribējām šajā kursā rast atbildes. Kāda ir mana dzīves jēga? Kāds ir Dievs, kur ir Dievs, vai vispār ir Dievs, kādi ir Dieva plāni attiecībā uz manu dzīvi. Protams, būtu ļoti vienkārši un naivi domāt, ka šo nedēļu laikā mēs varētu rast atbildes uz visiem šiem jautājumiem. Taču mums ir svētais gars, kurš mums visas lietas atgādina. Es pareizi iebraucu tēmā. Tieši tā. Tāpēc 4. dziesmiņa. Svētais gars nāk, atver acīs man, atver acīs man, atver lūpas man, atver sirdī man, atver telpas man, tavu mīlestību citiem mēs. Tas ir ļoti svarīgi. Svētais gars nāc, atver acīs man, atver acīs man, atver lūpas man, atver sirdī man, atver telpas man, tavu mīlestību citiem mēs. Tavu mīlestību citiem mēs. Citiem mēs. Un tieši šo mīlestību mēs arī varam redzēt, kā tas viss ir attīstījies mūsu kursā. Cik bāri mums ir salauzājušies. Noteikti būtu daudz vairāk, ja pa vidu nebūtu gavēnis. Ja? Cik mums ir
kristītu, cik mums ir cilvēku, kuri saņēmuši kristības sakramentus. Un lieldienās bija brīnišķīgi dievkalpojumi, mēs visi bijām klāt, un tāpēc šodien mēs laikam gribam vēlreiz viņus apsveikt. Ja? Priesteri Andrij, jūs mums palīdzēsiet apsveikt? Ja? Labi. Sāksim ar tiem, kuri kristījās mūsu kursā. 4 cilvēki mums ir Nalfas kursa. Tātad Laurists, Laurencijs. Ir viņš mums? Būs jārunā. Paldies jums visiem. Kā bija? Un kā ir? Kā ir? Ļoti īpašs brīdis manā dzīvē. Šis ir savādāk, nekā bija. Ir savādāk, jā, ir tāds iekšējā. Paldies. Bruno. Paldies. Kāpēc divreiz Bruno? Tāpēc mums otrs svētītais vārds ir Bruno. Arī svētais Bruno. Daudz man nebija domās. Nu, sajūs man tāds, ka es, ir kā sāc kaut ko jaunu. Kā var redzēt, ka jau, ja sāk kaut ko jaunu, tad vienmēr es nogriežu matus. Tas pats līdzinās, ja bērns piezīmes, viņš piezīmes bez matus. Nu, es tā to visu interpretēju. Gunters Daniels. Liels paldies visai draudzē, teiksim, jūs sevišķi vienai otrai kundzei, uzstāv savai kundzei, par to, ka vispār atvedu uz tādu lietu, ja? Un šeit es daudz ko jaunu iegūtu. Varbūt tas tik domās, ja es atnācu, no lauka puļi atnācu. Paskatīties, kas ir notiek baznīca. Pirmais bija tāds iespējas. Atnāk uz baznīcu, jā, viss sevi, viss kaut ko tur dara. Un tā, kad tu lēnā garā sāc iebraukt tajās, teiksim, sauzās, tajā lietā, jā? No auzām izbraukt. Teiksim, no auzām tu uz lielceļu izbrauc. Tu sāc domāt, redz. Un tagad tu pēc kāda laika, teiksim, tu ritīgi sajūti, ka tu atnāc uz to baznīcu. Visas šitās te problēmas, kas ir ikdienas, teiksim, tur darbs, tur tas. Viena vajag to, otram vajag to. Un tad tu vienkārši pasēdi baznīcā. Tu jūti, ka, tev nāk kaut kāds, tā kā cits ar, svētais gars. Bet tu patiešām to izjūti, ja, ka tas ir tā, kad mēs runājam, ka tu ritīgi izjūti to. Un tas ir kaut kas. Un, teiksim, tagad man kristīja, ja, un es teikšu atklāti, es jūtos pavisam savādāk. Ja no sākuma bija, es saku, kā nāc uz baznīcu, jā, tu pasēdi. Atnāc Intai līdzi, pasēdi. Un tad tu lēnā garā sāc visu to saprast, apieņemt, ka tu patiešām tādu jūti, tādu pieplūdumu, jā. Daudz, kas ir atkarīgs arī, teiksim, no pašas draudzes. Un es paskatos uz zinātni, visu laiks maigi. Man tāda sajūta, ka viņi neko citu nedara. Bet visi šeit, lielākā daļa, teiksim, paskatoties, tas salīdzīgi, teiksim, cilvēks, kurš atnāk uz baznīcu, jā, kas ir draudzē, viņš ir atvērts. No viņa nāk starot tāda laime ārā, ja, ko ikdienā tu neko neredzēsi. Bet šeit draudzē, teiksim, tu pilnīgi, teiksim, ka tu šī kolektīvā sāc ieiet, ja, tad tu sāc just, kā tevi atbalsta. Un galvenais ir kas? Atbalsts. Ne cilvēkam ir atbalsts, tad viņam ir ticība. Un Dievs ir tas, kas mums visiem dod visu to ticību. Paskat. Kāds mums ir ticības?
dziedāšanu mēs tu uzticēsim noteikti vienu lekciju lasīt. Un brīnišķīga dāma ar ļoti skaistiem 3 vārdiem – Vaiva, Marta, Marija. Kā es jau baznīcā teicu, man uzrunāja šī baznīca un tagad arī varētu teikt draudze. Paldies par brīnišķiem dievkalpojumiem un par Jāņa fantastisko dziedāšanu. Un ja es no sākuma domāju, ka es ar tādām bailēm nācu, domāju, tās 3 stundas vai vairāk, tad es varu teikt, ka tas bija brīnišķīgi. Un katram iesaku atnākt. Paldies! Vēl mums ir 3 cilvēki, bet laikam alfa kursā šodien es visus neredzu. Tie, kuri saņēma pirmās komunijas sakramentu, un tas ir mūsu preses pārstāvis Ģirds. Jārunā. Es saku, tiešām daudz ko iegūšu šajās lekcijās. Žēl, ka viņas tik ātri beigušās. Tiešām daudz ko jaunu un nācās aizdomāties par lietām, par ko es līdz šim nebiju tā padomājis un piedomājis, par kurām tas bija vērtīgi. Paldies! Paldies. Un Mārīte. Ir mums Mārīte? Un Diana? Diana Dimze nav, ne? Nav, jā, un Mārīte nav. Nu, bet viņi ir domās kopā. Mums ir Raivis, kas šodien gāja pirmo reizi. Raivis, tu esi mūsu grupas pārstāvis. Šodien bija pirmā grāksūdze. Jūs redziet, kā viņš ir izmainījies. Štāro pilnīgi, tas ir pavisam cits Raivis. Apsveic tevi, Raivi. Jā, Raivis kaut ko pateiks arī? Nē. Un vēl es gribu aicināt šeit mūsu brīnišķīgo Ziedoni, Kārli, arī mūsu starpā. Tas viss neatiecas uz jums, es došu pāris vārdus priesterim Andrim. Mēs jūs arī gribam apsveikt. Jā, īpaši apsveikt, tāpēc, ka izlaidums mums ir nākošā svētdienā, bet jūs nākošā svētdienā kalposiet. Un nebūsiet kopā ar mums, un mēs jau diplomu aiznesīsim personīgi, bet gribēju pateikt par iesaistīšanos, par lasīto lekciju, par to lielo mīlestību, ko jūs arī atnesāt mūsu vidū. Attiecībā uz dievkalpojumu nakts vigīliju, ja? Man kāds saka priekšā, ka tā ir pieejama internetā 3 stundu garumā. Tā ir? Ja? Tad kāda adrese ir? YouTube. YouTube'ā, ja? Jā. Tad, Nē. Lieldienu nakts vigīlija. Jā. Tad tur tie aizkustinošie brīži, jūs tur variet arī sevi ieraudzīt, piefiksēt, un arī bija viens ļoti uzbāzīgs filmētājs, bet viņš saskaņoja savu darbību, un būs tāda mazā arī filmiņa. Es ceru, ka viņš nav šeit, ne? Bet to mēs darījām tāpēc, ne tikai jūsu dēļ, bet tas ir katehētisks materiāls, kas citiem palīdzēs saprast kristības nozīmi, un tāpēc viņš filmē jau sākot no lielās ceturtdienas, piekdienas, sestdienas, un tas arī būs ļoti profesionāls video materiāls jums, kas veidos vienu mazu filmu, kur jūs esiet iekšā. Paldies jums vēlreiz ar lieliem aplausiem! Ziniet, Girts laikam sacīja, žēl, ka jāšķirās.
Nu, patiesībā mēs nešķiramies, jūsu priekšā ir iespēja turpināt, un tās ir tās anketas, kuras ir lūgums aizpildīt, un ļoti konkrēti jautājumi. Jūs ziniet, alfa progresē tā, ka alfas dalībnieki atved nākošos, paši uzņemās atbildību, un ir tie, kas veido grupiņas. Tāds ir alfas princips, un tas ļoti svarīgs princips, un no jūsu izvēles, tad izrietēs tas, vai mums būs nākoša alfa vai nē. Un ja mēs apkopot rezultātus redzēsim, ka šī vēlme un jūsu gatavība ir, tad jau nākošajā svētdienā mēs jau paziņosim nākošo alfas kursa datumu. Tā tas funkcionē. Tad redziet, tie, kas ir bijuši, piedzīvojuši, tie, kas to ir sapratuši, viņi kļūst par tiem, kas ved savus draugus un ir kopā ar saviem draugiem. Tad šie jautājumi ir ļoti, ļoti būtiski, tie skar arī draudzes dzīvi, tie skar arī tādu alfas kursu pašnovērtējumu. Ja, tāpēc mēs ļoti lūdzam vaļsirdīgi atbildēt uz tiem jautājumiem, nepārāk pelt, nepārāk lielīgi, bet tā, kā jūs jūtiet, to arī tā pateikt. Un visbeidzot, tur arī ir konkrēti ierosinājumi attiecībā uz ziņām par draudzi, attiecībā uz kalpojumiem. Par tiem tad es mazliet vēlāk arī lekcijā parunāšu. Vēl jautāt par svētdienu, tas ir pašsaprotami tagad. Mūsu nākošā tikšanās reize ir svētdiena, un tā ir baltā svētdiena, kur būs arī kristības, kur jaunkristīti atnāks. Lūgums atnākt baltā, vismaz daļai baltā, ja? Jaunkristīti, lai mēs jūs redzam. Īstenībā visi varēja atnākt vairāk, mazāk baltā, kaut ko pieskaņot pie savu tēru pa baltu, jo tā ir baltā svētdiena.